Labrīt, mīļie! Man ir liels prieks, ka es varu runāt, jo visu nedēļu klepoju. Un es atvainojos, ka es noklepošos varbūt kādreiz vēl. Bet šajā dienā ir pienākusi diena, kad esmu nobriedis, ka laikam jau nevajag vairāk atlikt un ar jums gribu padalīties ar to, kā Dievs svētīja mani un sieviņu vasarā kādā pieredzes braucienā uz Eiropas misijas skolām. Par cik mums šo sabatu ir kā tāds liecību, dievkalpojums un laiks, un arī otrajā daļā būs. Padalīšos jums ar dažām bildēm. Es tiešām apsolu, ka nebūs ļoti daudz bildes, bet būs arī daži video. Galvenais tad šīs atziņas dažas, protams, visu nevarēšu jums pateikt tik īsā laikā un negribu jūs nogurdināt par daudz. Bet tādā vienā domā, kādā gribu iekļaut šo ceļojumu un par ko gribu aicināt jūs apdomāt un paņemt no šī un varbūt pat pierakstīt, ja jūs gribat būt lielākie ieguvēji, ir kā Dievs tevi aicina dzīvot. Mēs dzīvojam ļoti īpašā laikā, vienreizējā laikā, brīnišķīgā laikā, arī biedējošā laikā, bet kā Dievs mūs aicina dzīvot? Pie šīm Kanānas robežām, kā mēs savatskolā mācījāmies, un arī es izvēlējos kā savu tādu centrālo rakstu vietu, ko mēs arī izlasīsim no mūsu savatskolas atmiņas panta, Caharijas 9. nodaļas. Bet pirms tad to šķiram vaļā, nedaudz tad ievadīšu šajā, kā tad mūsu ceļojums uzsākās. Es ļoti atvainojos, es nocīnījos un mēģināju saprast, kā citādāk varētu jums parādīt video, un beigās sapratu, ka caur Facebook jums parādīt būs visvienkāršākais. Daudz jau iespējams ir redzējuši, bet varbūt kādi arī nav redzējuši. Tāpēc šis būs ievadiņš mūsu braucienam, kas bija jūlija beigas, augusta sākums, 2 nepilnas nedēļas. Principā te nav nekāda dižā skaņa, tikai kādas. Šī tātad ir mūsu pirmā vieta, kur mēs bijām. Ēdenes misijas skola Čehijā. Vienas dienas laikā līdz turienei aizbraucām, un vakarā jau tātad bijām tur. No šīs misijas skolas pirmkārt es nesu jums sveicienus, jo izrādās, ka šīs misijas skolas veidotājs 2000, nezinu, kurā gadā, kad pirms Ancis varbūt uzsāka savu misiju veselības centru. Varbūt kāds zina, kurā gadā Ancis uzsāka veselības centru? Dundagā, tur aiz Dundagas. Katrā ziņā šis izveidotājs Romāns, viņš ir Slovāks, un viņš ir bijis mūsu draudzē. Vismaz tā mēs runājot sapratām, viņš ir pat šeit sludinājis 2000. gadu sākumā, un viņš lūdzu nodot jums sveicienus. Un šīs ģimene ir ļoti īpaša, un kā jūs dzirdēsiet par katru ģimeni un katru stāstu, mēs bijām 4 misijas skolās un vēl satikām 2 tādas izglītības profesionāļus. Katrā vietā jūs dzirdēsiet, ka tas ir Dieva īpašais darbs, viņa pirksts, viņa dāvana, kā iekarojot apsolīto zemi, ka viņš vienkārši dod, kad mēs paklausām. Un šī atziņa, ka Dievam nekad, un ieklausieties, Dievam nekad nav bijusi problēma nauda, finanses, lai dotu tev to dzīvi, kādu tev ir jādzīvo. Nekad! Tas, kas viņam ir lielākais izaicinājums un kas viņam nenormāli trūkst, ir uzticīgi vīri un sievas, kas ir ticības pilni, ticēt tam, ka viņi var dzīvot tādu dzīvi, kādus Dievs viņus aicina dzīvot. Tas ir tas, kas viņam trūkst.
un tas ļoti atklāsies no visiem šiem stāstiem. Un šis romāns, viņš ir uzsācis daudzus veselības centrus, iestādes un palīdzējis uzsākt Austrum Eiropā, dažādās vietās, Ukrainā. Un tad arī šo veselības centru 2013. gadā viņi uzsāka, jo pārdeva šo ēku. Tā ir vieta pie Prāgas, kādu nepilnu stundu varbūt attālumā. Un šo vietu piedāvāja par diezgan lielu summu, bet viņiem bija 80,000. Un viņi tā kā domāja par šo apskatīju vai kā, bet šie īpašnieki nepiekrita pārdot. Tur sanāk bija bijusi pansija vai kaut kas tāds. Un beigās uzzinot par šo, kāds ir viņa nodoms izmantot šo ēku, īpašnieki samazināja cenu par 4,5 reizēm, lai viņiem uzdāvinātu principā šo jauko īpašumu. Un nedaudz parādīšu arī kādas bildes. Šeit jūs varat redzēt, te pansijas laikā te bija deju zāle un tā. Viņi to pārbūvēja par lūkšanu vietu. Šeit ir viņa pagalmiņš ar pirti, un kur var šie veselības centra viesi iziet pastaigāties. Un šeit viņiem diena iesākas pēc brokastīm šiem klientiem veselības centra ar tādu svētbrīdi, kad viņi katru rītu arī mācās kaut ko par šo Jēzus mīlestību, kas ienes patieso dziedinājumu sirdī un arī fiziskajai miesai. Viņiem ir arī dārzs. Viņi pirms pāris gadiem tikai to uzsāka, bet skatoties uz Elenas Vaits ieteikumiem, viņi grib veidot šo kā tādu arī pašuzturošu, cik vien iespējams, un arī veselīgu, ka viņi paši var baudīt. Šeit ir aprikozes vai persiki izauguši. Jā, šeit ir tie mūsu 8 veselības principi, kas ir mūsu draudzē no Kristus cietinošās kalpošanas šī citāta, ko Elena Vaita teica, kad šie 8 dabas ārsti nesīs vislielāko atjaunošanu miesai. Mēs varam nosaukt viņus. Tad viņa angliski ir akronīmā New Start, N ir Nutrition, jeb uzturs, E ir Exercise, jeb kustības, Water, jeb ūdens, saules gaisma, tad ir atturība, Temperance, un tad ir Air, svaigs gaiss, Rest, atpūta, un Trust, uzticēšanās, kas ir 8 mūsu dabas ārsti, uz kā ir balstīts arī šīs veselības centra darbs. Šeit mēs arī pabaudījām nedaudz viņu ēdienus, kas ir diezgan vienkārši, bet, kā jūs redzat, arī skaisti izveidoti ar tajām saldējumu bumbiņām. Viņi paņem un tur lēcu kaut kāds sacepums un grūbu vai rīsu, kaut kāds veidojums un garšīgi mērcīts pa virsmu. Jā. Šeit viņiem notiek arī paraugdemonstrējumi veselīgā gatavošanā. Un šis ir Sebastians, kas ir, kur Dievs aicināja un arī romānam un veselības centra komandai lika sirdī šo, kā Elena Vaita raksta, ka katram veselības centram vajadzētu būt savienotam ar misijas skolu. Un romāns bija, Sebastians bija misijas skolas vadītājs TGM Austrijā, citā vietā, un par cik viņš māca arī poļu valodu un vēl citas valodas. Dievs viņu aicināja, kad ir jāuzsāk arī kāda misijas skola kādā šajā citā valstī, kur runā citās valodās. Un Čehijā bija kādreiz bijusi misijas skola, bet tagad jau vairs ne kādus gadus. Un tā Dievs salika šīs abas daļas kopā, kad izveidojās Covid laikā, tur arī misijas skola Čehijā. Tā. Šis ir par pirmo vietiņu. Un tāds raksturojums lielākais, ko es no šī paņēmu vienā vārdā, ja ir šis jautājums, kā Dievs tevi aicina dzīvot, ir pazemībā. Un šo mēs ļoti no viņiem mācījāmies, visiem viņu stāstiem, ko viņi mums stāstīja.
jo viņi tiešām dzīvo tādā pazemībā, vienkāršībā, kaut arī skaisti viņiem tur ir, bet viņu algas nav lielas, bet tas viens ir, ka viņi abi, šie vadītāji, ir ļoti vienkārši cilvēki. Un kā viņi paši arī atzina, ka ar savām fiziskajām nepilnībām. Un viņi tā domā, tas tik interesanti, kāpēc Dievs viņus aicināja, ka viņiem liekas, ka viņi ir nepilnīgi. Un acīm redzot, Dievs citreiz aicina tieši tādus, kas ir nepilnīgi, kuri apzinās savu vajadzību, kuri ir gana pazemīgi, lai Dievs viņus varētu lietot. Un šeit ir arī tāds ļoti nozīmīgs citāts no Review and Herald, ko Ellen White rakstīja 1887. gadā, jūlijā izdevumā, ka kungs šo strādnieku labā vēlētos darīt lielas lietas, bet viņu sirdis nav pazemīgas. Ja kungs viņos darbotos, viņi paaugstinātos un sāktu nicināt savus brāļus. Un šis, diemžēl, ir bieži vien iemesls, kāpēc Dievs nevar mūsos darboties. Jo, ja viņš darbotos, mēs kļūtu iedomīgi un sāktu nicināt citus. Un šo mēs ļoti redzējām šeit, ka Dievs viņus tik ļoti var svētīt, jo viņi mācās iet šajā pazemībā. Protams, mēs no turienes paņēmām vēl daudz resursus, visādas un idejas misijas skolai, bet iešu tālāk. Tā. Uzlikšu otro video. Šī ir nākamā diena. Viņi iesāk ar studentu svētbrīdi. Šeit viņiem daži studenti. Brokastis. Šādu skaistu apkārtni Dievs viņiem ir devis tuvumā, kur arī Bohēmijas šie brāļu draudzes sāka veidoties no Husa pēcnācējiem. Viņi tur veido sev jaunas telpas. Jā. Un tad nākamā vieta, par ko uzzinājām ceļā esot. Elijas misijas skola tuvumā Štutgartei, Vācijā. Un tādi diezgan lieli īpašumi viņiem tur ir. Tādas ēkas. Jā, tāda liels dārziņš diezgan viņiem. Viņiem arī ir Spānijas kailgliemeži, no kuriem Dievs viņus sargā. Un te mēs pavadījām visu vakaru runājoties. Šeit atkal studentiem rīt svētbrīdis. Brokastis. Jā. Tātad, kā jūs redzējāt, ļoti skaisti īpašumi viņiem tur ir. Un, kad mēs braucām, protams, tā ir Vācijas dienvidi un ļoti, ļoti skaisti pakkalni, pasakaini. Un arī šeit tas, kas Dievam bija vajadzīgs, lai šo uzsāktu, bija viens uzticīgs draudzes loceklis, kurš deva 10. tiesu un ziedojumus. Un vēl viņš bija pieņēmis kādu lēmumu savā dzīvē, ka viņš proporcionāli tam, cik viņš laikam atlika savām kaut kādiem vajadzībām, iekrājumiem,
tikpat viņš proporcionāli ziedoja draudzē laikam, vai kaut kā tā viņam bija tā apņemšanās, un Dievs viņu ļoti svētīja. Un viņu svētīja tā, ka viņš varēja iegādāties māju. Un tad viņi domāja, kur iegādāties to māju. Viņi iegādājās tādā, tajā laikā tā nebija īsti tāda nekāda īpašā vieta, bet izvērtās tas tā, ka tā vieta kļuva par ļoti pieprasītu teritoriju un auga šīs zemes vērtība. Un tagad, kad šis draudzes loceklis, viņš ir vecumā, viņš teica saviem bērniem, ka tad, kad viņi vairs nevarēs dzīvot šajā mājā vieni bez saviem bērniem un pārvāksies pie saviem bērniem, tad viņš lūdza, lai pārdod šo īpašumu viņa bērni un par šo naudu iegādājas veselības centru. Un Dievs svētīja, ka tieši tā arī notika, kad bija pienācis laiks, ka viņiem vajadzēja pārvākties, ka viņi nevarēja vairs paši. Un tad bērni pārdeva šo māju, un viņi gribēja iegādāties šo te veselības centru, šo vietu, kur bija senāk bijis kaut kāda kristīgo nometņu vieta, bet pieteicās vairāk pircēji, izsolē laikam viņi pirka un pārdeva kādam citam. Un likās tik neticami, kāpēc? Viņiem perfekta vieta likās un viss tik labi. Un nopērk kāds cits, kurš piedāvāja daudz augstāku summu vai kaut kā tā. Un tā viņi gadu vai divus bija šokā, nezinot, ko tagad darīt. Un pēc gada vai diviem šis īpašnieks, kurš bija nopircis, ir sapratis, ka viņam gribējās celt vēl jaunas ēkas tur, bet tur šī dabas liegumi neatļauj to darīt, un viņš viņiem pārdod par vēl nedaudz lētāku summu. Kā Dievs vada par spīti visādiem varbūt apkārt ceļiem piepildīt savu nodomu. Un tā šajā vietā izveidojās šīs veselības centrs un arī aicināja šos divus vadītājus, kas tur mums izrādas dārzu, Ingo un Antja, kuri ir arī no Eiropas European Bible School. Arta māsa tur mācījās, viņi bija jau tur saimniecības vadītāji. Un Ingo ir profesionāls dārznieks, un līdz ar to viņš mums tur visu ko stāstīja, un tas bija tik īpaši Dieva vadība, ka mēs tur staigājamies, un viņi rāda, un tad viņi pienāk pie šāda auga, un viņi saka, te, piemēram, mēs audzējam arī ārstniecības augus, un šī, piemēram, ir tauksakne, un viņi palīdz pret kaulu lūzumiem un dažādām tādām lietām. Un ja ir kaut kāds sasistas kauls vai kaut kas, tad var vienkārši uzsmērēt. Viņi veido paši tādus smēriņus, kur viņi izvāra un tad olīveļļā ieliek un tad pārdod un arī tinktūras taisa un visu ko. Un es viņiem saku, tiešām? Kā es varu to dabūt? Jo es iepriekšējā naktī biju nogāzies to otrās, mēs gulējām divstāvu, ne gluži pat divstāvu gultā, tā gulta bija vienkārši pie griestiem pielikt. Un es biju nogāzos no tās gultas pārgarumā no naktas ceļojuma, un es biju sasitis roku. Man viņa tik ļoti sāpēja, ka es vispār nekur nevarēju pieskarties. Un es viņiem prasu, kā es varu to dabūt. Un tā viņi man iedeva tajā vakarā arī šo te tauksakni, un es uzsmērēju, un nākamajā rītā man vairs nesāpēja. Tā kā slavu Dievu par ārstniecības līdzekļiem, kā mēs tos varam izmantot. Jā, šādi skaisti. Viņi mums bija arī saklājuši istabiņu. Šeit ir viņa komanda. Un tāda viena lieta, ko mēs mācījāmies no šīs skolas un kā dzīvot, vienā vārdā pašaizliedzībā. Jo, viņiem šis ir prasījis arī tādu lielu pašaizliedzību, pamest arī viņu vecāku vietu, kur viņi bija pirms tam, mainīt savu nodarbošanos, viņus aicināja šajā misijas skolas vadīšanā, un vispār arī šie izaicinājumi, ar kuriem viņi saskarās, ir, ka šī tāda nedaudz tādas komunikācijas trūkums šeit ir starp misijas skolas vadību un veselības centra vadību. Līdz ar to, diemžēl, arī viņi šajā ziemā, kad viņiem sākas jauns mācību gads, viņi neturpinās pašlaik. Jo viņiem ir savi izaicinājumi, bet mums bija daudz ko no viņiem mācīties un viņu sirsnīgajiem stāstiem. Bet
tagad dosimies tālāk pie 3. vietas. Un šī ir Josijas misijas skola Vācijas dienvidos. Josija bija tāds jauns ķēniņš Izrēlā, uzticīgs Dievam, kurš daudzus karus uzvarēja. Jā, un šeit var redzēt ļoti jauks, viņiem šeit telpas ir. 3-stāvīga ēka, un 3. stāvs viss pieder misijas skolai. 2. un 1. ir pamatskola, un vēl tur ir arī dievnams. Un te ir arī dārziņi. Un misijas skolas vadītājs ir Mihails, kurš mums tur staigā un rāda. Dornbraks. Brīnišķīgs. Viņš arī mācītājs, brīnišķīgs misionārs arī. Un turpat arī tūmā ir kalni. Tas ir pie pašos Vācijas dienvidos pie Alpiem. Un tad viņš mums teica, kādos brīžos aiziet tur, paskatieties un izstaigājiet. Un tā arī mēs darījām. Un no Josijas jā, šeit ir Mihails ar savu ģimeni un mēs. Jā, no viņa mēs arī daudz varējām mācīties, jo viņiem ir vislīdzīgākais modelis, kāds ir Latvijā mūsu misijas skolai, ka tas pieder Draudžu savienībai šī misijas skola, un viņš kā mācītājs to vada, apvienojot vēl ar citām lietām. Un tas, ko no šeit Mihails ļoti uzsvēra, un vispār gandrīz visās misijas skolās to ļoti uzsvēra, ka pirmā lieta, kas katram Dieva bērnam ir vajadzīga un ko viņi māca, ir Dieva mīlestība. Un atklāt Dievu, kurš tiešām tev ir piedevis, kurš tiešām tevi mīl bez nosacījumiem un vienkārši iemīlēties Dievā un satvert to viņa brīvību, viņa piedošanā. Ka tas ir tas pirmais, kas ir vajadzīgs, un viņi arī lielu uzmanību pievērš rakstura veidošanai. Viņiem katru nedēļu ir šāda diena, kad viņi par to mācas un domā. Un no viņa mēs paņēmām ļoti daudz arī visādus materiālus. Arī es pašlaik vadu Bībeles stundas, kur Kalvim un Tomasam no Bībeles stundām, kas ir ņemtas no Mihaila Dornbraka, kur viņš ir izveidojis. Un arī receptes bez galā un visādas, kā viņiem visādas sistēmas tur ir izveidotas. Viņi ir pedantiskie vācieši, jā, un brīnišķīgi vācieši, jā. Ļoti garšīgi, veselīgi ēdieni katrai dienai, un katru nedēļu mainās. Un kā jūs redzat, Dievs viņus arī ļoti ir svētījis ar telpām, un atkal šis stāsts ir par vienu ģimeni. Vienu ģimeni, kuriem bija nauda, un viņi sapņoja tieši par šādu vietu, ka varētu būt vieta, kur būtu gan misijas skola, gan pamatskola, gan draudze. Un tā šī ģimene arī nopirka un restaurēja, atjaunoja kādu bijušo jauniešu hosteli, kur ierīkoja šo, un tad draudze no viņiem tā kā īrē vai kaut kā tā. Un viss tur var notikt. Un, jā, brīnišķīgas telpas. Viņi, protams, mūs aicina atkal un vispār, jā, būtu jau jauki visiem aizbraukts turien. Jā, tas, ko mēs arī no viņa ģimenes paši mācījāmies, ir arī tas tiešām, cik viņi ir no sirds nodevušies. Un mēs bijām īpašā dievkalpojumā tur aizbraukuši, kad Mihailam un viņa sievai viņi atvadījās no principā, savu pēdējā bērna. Viņiem ir šie 3 dēli, un tas vidējais, vecākais, viņš tikko bija atgriezies tajās dienās, kad mēs bijām. Viņš tikko atgriezās no 2 gadiem prombūtnes, kad viņš bija
Kambodžas kaut kādās ciltīs neaizsniegtajās, kur viņi dibināja jaunas draudzes, veidoja par mācekļiem, un viņš tur stāstīja savus piedzīvojumus. Un šis otrs pa kreisi, viņa dēls, man šķiet, ka elektriķis, vai viņi visi profesionālajās vidusskolās mācījušies dažādas profesijas. Un, viņš arī, cik es atceros, vairs nav mājās. Un tad šis jaunākais dēls, kurš 9. klasi pabeidzis, viņš tieši tajās nedēļās gaida savu vīzas apstiprinājumu un devās uz Fountain View akadēmiju Kanādā, Adventistu vidusskolu, kur turpināt studijas un mācīties. Un ļoti tāda, sirsnīgi nodevusies ģimene, no kā iedvesmoties. Arī mums bija iespēja paviesoties sabata pusdienās pie pamatskolas direktoris. Un arī tur ļoti sirsnīgi vienkārši poļu ģimenīte, kura vada šo pamatskolu. Un, viņiem savi izaicinājumi, bet viņi ļoti arī tādi arvien vairāk domā, kā uzrunāt arvien jaunas, aizsniegt ģimenes, kas ir viņu pilsētiņā, kuri, lai vairāk varētu iegūt šādu kvalitatīvu, kristīgu izglītību. Un cilvēki arī arvien vairāk novērtē. Tā. Tas ir par tāds, no šīs skolas mēs varējām mācīties to, ka Dievs aicina mūs dzīvot balansā. Un viņi tiešām izmanto ar studentiem, dodas gan ārā šajos kalnos, kur mēs bijām. Šeit ir tāds Rubihorns, tāda virsotne, kur viņi ar studentiem vienmēr iet, misijas skolas, un izbauda kopīgu laiku un attiecībās ļoti iegulda. Tā. Tad nākamā vieta, kur mēs devāmies, mēs apciemojām manu brāli arī vēl, bet tad mēs devāmies uz Bogenhofenu, kas ir adventistu seminārs Austrijā, kur arī Agris Bērziņš ir mācījies. Ievērojiet, kāda vide tur ir. Šādi uzraksti visur, kur viņiem katrā telpā gandrīz un koridoros. Agris Bērziņš tur bija. Un šī ir draudzes pamatskola. Tur ir gan šī tāda seminārs teoloģijas un izglītības departaments, un tad ir šī draudze, kurai pieder pamatskola. Un ir vēl arī vidusskola, kur ir teoloģijas semināri telpās. Un arī viņiem ir milzīgi dārzi un viss kaut kas tāds. Un no šīs vietas ļoti iedvesmojoša, protams, atkal vieta. Un es gribu vienu tādu izcelt lietu, kā dzīvot, kā Dievs aicina dzīvot, ir par vidi. Jūs redzat, šī ir viņu iepriekšējais dievnams, kas viņiem bija. Un tur ir 6 tādi īsāki logi, un tad 7. garāks logs. Un kā jums šķiet, ko tas nozīmē? Tas parāda to, ka sabats 7. diena ir kaut kas īpašs. Un arī šādi arhitektūrā viņi to iespiež, un viņiem ir tāds milzīgs jaunais dievnams, un tur viņiem ir 3 tādi izvirzījumi uz āru. Tādi milzīgi izvirzījumi tādiem logiem, Un to viņi atkal atspoguļo šo 3 eņģeļu vēsti, kas mums jānes pasaulē. Un tāpat arī šīs gleznas, ko jūs tur nedaudz redzējāt, un uzraksti, un Elēnas Vaitas citāti, un vienkārši tādas labas domas, apsolījumi. Šis viss ir viņiem apkārt, viņi pārņem, un tāpat šie artefakti, ko tur jūs redzējāt tajā video, tas viss rosina to bērnu prātus, uzdot jautājumus, domāt un atcerēties Dieva mīlestību, Dieva likumus. Un šo mēs visi varam darīt mājās, vai ne? Veidot mūsu vidi tādu bagātinošu, kad tas bērnu prāts un visa mūsu prāts rosa uz kaut ko vērtīgu.
Jā, mēs jau jums arī vasarā nedaudz dalījāmies ar dažām lietām no viņiem, tāpēc dosimies tālāk. Un pēdējā vieta bija TGM, tāda misijas skola, kur viņi ir. Es neredzu. Es nevaru atrast. Kaut kur būs citur. Jā, acīm redzot, šeit nav. No, bet es parādīšu vismaz kādu bildīti. Tātad šeit ir TGM Austrijas dienvidos, pasakaina vieta. Un tur ir viņiem arī, protams, brīnišķīgi dārzi un tad arī kādas ēkas. Jā, es domāju, ka jūs redzēsiet vairāk bildē, tāpēc es... bet var iztēloties. Tur pa kreisi ir 2 ēkas, un otru ēku viena ēka jau tur bija, un otru ēku viņi tagad tieši ir pabeiguši ar studentiem. Viņi paši uzcēluši to ēku ir vairāku gadu laikā. Un viņi ļoti to vērtē, kad viņiem daļa dienas ir visi kopā strādā. Pilnīgi visi, kas ir gan masieri, gan virtuves darbinieki, visi viens otram palīdz un sadarbojas. Un ļoti skaistā vietā. Un arī šeit ir interesants stāsts, kāds uzsākās 2007. Varbūt gadā, varbūt ātrāk, kad bija viena ģimene atkal, vīrs ar sievu, kur šim vīram, ja es pareizi atceros, bija mantojums, un viņi gribēja atrast kādu labu vietu veselības centra izveidēja ar misijas skolu kopā. Un viņi meklēja, ilgu laiku nevarēja atrast, un tad bija kaut kāda lēta vieta, kur tas vīrs domāja, ka vispār nav vērts skatīties, tur gan jau kaut visādi zemūdeņu akmeņi ir, bet sieva teica, bet ko tu zaudēsi? Un tā viņš uzzvana uz šo lēto vietu un prasa, kāpēc, un tā viņam saka, ka tā cena ir tāda tik zema tāpēc, ka viņiem tur nav zonas, un viņu viesi tur senāk bijis viesunams, nekad viņus nevar atrast, tāpēc, ka viņi brauc, viņiem GPS nojūg, pazūd, un tāpēc viņi ir samazinājuši šo cenu. Un viņi saka, brīnišķīgi, tas ir tieši tas, kas mums ir vajadzīgs. Vieta, kur nav zonas. un tā viņi aizbrauc, un tiešām tur bija brīnišķīga vieta. Visi viņi mums rādīja vēl tagad, pēc cik ir gadi pagājuši, gandrīz 20. Un viņiem tur viss bija, visa virtuve aprīkota ar brīnišķīgiem traukiem, tik skaistiem, tā kā pilī vai muižā, un viss vienkārši tur ir jau sarūpēts no Dieva. Un, tur mums arī bija brīnišķīgas sarunas un pastaigas. Un tur tāds lielākais iegums, kāpēc mēs tur devāmies, bija, lai satiktu šo cilvēku, Joshua Whiteu, kas ir tāds izglītības eksperts, un mēs ļoti ceram viņu uzaicināt uz Latviju nākošu vasaru, uztaisīt kādu izglītības simpoziju vai kaut ko tādu. Viņš ceļo pa visu pasauli un runā par izglītību, jo viņš pēta gan no zinātniskā viedokļa smadzeņu attīstību bērniem, gan arī no Elenas Vaits rakstiem, un arī viņš pats no savas pieredzes, ko ir piedzīvojis. Viņš ir mājskolots, bet nedaudz piedzīvojis arī šīs pasaules izglītības sistēmas. Un no šīm sarunām, ko mēs arī pēc tam piedzīvojām, ejot kalnos uz Slovēnijas robežas, tāda viena lieta, kas man salikās un sapratu, kā Dievs aicina tevi dzīvot, ir, ņemot vērā to visu, ko Dievs ir atklājis mums, 7. dienas adventistiem, mēs tā secinājām kopā runājot, ka katrai adventistu ģimenei vajadzētu būt kā veselības centram. Un varbūt kādi no jums to ir piedzīvojuši. Mēs ar sievu to esam piedzīvojuši, kad kādi mūsu draugi paliek pie mums un grib varbūt kādreiz vairāk palikt, jo viņu veselība atjaunojas. Ja mūsu ģimenēs būtu tas miers, kas ir vajadzīgs veselības centros, un daži no jums dzīvo tik skaistās vietās, kas ir tiešām kā veselības centriem pievērots, ja mūsu uzturs ir tāds, ja mūsu ikdienas ritms ir tāds,
Ja mēs paļaujamies uz Dievu, mēs vedam pie patiesā dziedinājuma avota un veidinam telpas, svaigu gaisu un saules gaismu. Un sekojam šiem atturības un visiem 7 veselības principiem, tad tiešām mūsu mājas var būt kā veselības centri. Un ne tikai tas būtu labākais, bet vēl kāda lieta, man senāk, un arī vēl aizvien, bija liela dedzība par adventistu izglītības iestādēm, par skolām, par draudzes skolu veidošanu. Bet es sapratu, ka īstenībā tas nav labākais. Tas nav labākais veidot draudzes skolas. Un nepārprotiet, tas ir ļoti labi, bet labākais ir, ja mūsu katra māja, katra ģimene būtu kā skola, kur uzņemtos to atbildību, ko Dievs ir licis vecākiem. Jo tas tiešām bērna attīstībai ir pats labākais, un viņš to stāstīja no zinātniskā viedokļa, kā smadzenes bērniem attīstās un nobriest un izveidojas, ka viņiem ir ciešas attiecības ar savu tēti, ar savu mammu. Tad viņa prāts visvairāk nostiprinās. Viņi izveidojas visdrošākie, pārliecinotākie, vispusīgākie, darbojoties mājās, palīdzot ikdienas darbiņos. Tā ir viņu vislabākā mācību grāmata un nevis visas tās grāmatas, ko mums drukā. Un otrs, ko Elena Vaita arī saka, kad vajadzētu būt mācību grāmatai, ir daba. Kad bērni iet un apbrīno, un šeit man nāk prātā Matīsiņš, kurš vienkārši apbrīno visu, kas ir dabā. Un man šķiet, ka tā ir brīnišķīga mācību grāmata, ko no Matīs mēs varam mācīties. Apbrīnot visu, kā Dievs ir radījis, un tik daudz tur dzīves lietas ir ieliktas. Un, viņš arī dalījās ar kādiem šiem citātiem un vēstures faktiem, kad Elena Vaita saņēma savu pirmo vīziju par izglītību 1872. gadā. Un tur Dievs atklāja tiešām, kad šo te skaidri parādīja, ka vecākiem vajadzētu būt vienīgajiem skolotājiem saviem bērniem līdz 8 vai 10 gadu vecumam, kā viņi saka. Un kad viņu vienīgajai mācību tur telpai vajag būt tur ārā, ka viņi dodas brīvā dabā un aug savā tempā. Un tas 8 līdz 10 gadiem tas var būt saprotams ar to, ka mūsdienu izglītība jau skaidri to saprot, ka puiši attīstās vidēji pat 2 gadiem ilgāk, kā meitenes. Viņas smadzenes vienkārši 2 gadus vēlāk izveido tās funkcijas, kas ir meitenēm izveidojas ātrāk. Un viņš arī to skaidroja, ka nevajag spiest bērniem lasīt, mēģināt iemācīties jau ātri to, vai rēķinus veikt, vai visu, ko mūsu izglītības sistēma mēģina pēc iespējas ātrāk jau uzspiest, jau tagad vēl ātrāk un vēl ātrāk. Jo, kad pienāk laiks, kad pienāk tie 8 līdz 10 gadi, smadzenēs ir nobriedušas vajadzīgās lietas, un viņi paši sāk lasīt, ja viņi ir pilnvērtīgi iepazinuši dabu un visu pārējo. Tāpat arī ātrāk iemācās visas pārējās lietas, ja tās smadzenes jau pāragri netiek kropļotas, uzspiežot viņiem darīt to, kam viņas vēl nav vispār sagatavotas. Pieaugušajiem tāda kopumā mana atziņa bija vispār, ka baigi vērtīgi ir doties šādos ceļojumos, vispār pieredzes apmaiņās. Ja jūs gribat kaut ko iemācīties, vienkārši dodaties pie šiem profesionāļiem, kas dara to, kas jums patīk. Vienkārši aizbrauciet, pavērojiet, parunājieties. Tas var būt daudz vērtīgāk, kā izlasīt daudzas grāmatas un vēl visu ko citu. Noslēgumā es gribu tad aicināt mūs atvērt un izlasīt arī no Caharijas šo te 9. nodaļas, no 9. panta. Atvērsim Caharijas grāmatā 9. nodaļu. Un interesanti, ka šeit ir par mūsu tūlīt pirmā adventa būs, vai ne?
Šeit ir arī par šo adventas apsolījums. Līksmo vareni, Sijānas meita, klaigā Jeruzalemes meita, redzi, tavs ķēniņš pie tevis nāk. Es atvainojos, es lasu no jaunā revidētā tulkojuma, tāpēc kādiem varbūt citādāk rakstīt. Viņš ir taisns un glābējs, pazemīgs uz ēzeļa jāja, uz ēzeļa mātes kumeļa. Šeit ir šis pravietojums, ja par Jēzus nākšanu, kā viņš iejās, pazemīgi ienāk šai pasaulē pirmajā reizē. Es iznīdēšu Efraima ratus un Jeruzalemes zirgus. Tiks iznīdēti kara loki un tautām pavēlēts miers. Jūs redzat šeit šīs dievilgas. Viņa valstība no jūras līdz jūrai un no upes līdz zemes malai. Man ar tevi ir asins derība. Tādēļ es izvilkšu tavus cietumniekus no bedres, kurā nav ūdens. Nedaudz kontekstam, kas te tik dīvaini sarakstīts. Dievs runā uz savu tautu, kuri ir nonākuši kā cietumnieki kļuvušie, kuri ir cietumā šajā pasaulē. Un arī varbūt mēs kādreiz jūtamies saistīti ar šo pasauli tik ļoti, kā bedrē, kurā nav ūdens, un mēs smeļam, bet nav īsti tas, kas remdē. Mūsu cerības, mūsu ilgas, mums sabatskolā bija ļoti filozofisks sarunas par šo. Un Dievs ilgojas dot, vest uz šo vietu, uz zemi, kurā būs miers, izbeigt šos karus, jo viņš ir slēdzis ar mums asinsderību. Jēzus ir izlējis savas asinis Golgātā, dodot nodrošinājumu, ka piepildīsies viss, ko Dievs ir apsolījis. Un tālāk ir teikts, atpakaļ savā cietoksnī, cerīgie cietumnieki. Jau šodien es saku, 2 tev atmaksāšu. Tātad Dievs mūs aicina nākt atpakaļ cietoksnī, drošā vietā, no kurienes jūs aizgājuši, nostājieties kopā ar mani. Viņš nosauc par cerīgajiem cietumniekiem, vai citā tulkojumā, cerību pilnajiem cietumniekiem. Jūdu es esmu uzvilcis ar loku, Efraimu ielicis par bultu. Es modināšu tavus dēlus Cijāna pret Grieķijas dēliem. Tevi par varoņa zobenu darīšu. Jūs redzat, cik Dievs šeit ir aizrauts vienkārši. Viņš saka par jauniešiem, par mūsu Izraēla Dieva tautas dēliem un meitām, ka viņš viņus iedvesmos, vai ne? Kā tie ir rakstīts. Viņš iedvesīs šo savu garu un pamodinās cīņai pret ko? Pret Grieķijas dēliem. Tas ir pret šīs pasaules tumsas valdībām, pret visiem šiem, kas ved prom no Dieva atziņas. Dievs uzliks viņus kā bultu, kā stopu, ko var izšaut savā darbā. Tad kungs tiem parādīsies. Viņa bultis kā zibens spings. Kungs Dievs ragu pūtīs, kā dienvidu vētra nāks. Pulku kungs viņus pasargās. Viņi aprīs, nospiedīs ar lingas akmeņiem. Viņi dzers trokšņos, kā vīnu apskurbuši, būs pilni kā kausi, kā altāra strauti. Todien viņus glābs kungs. Viņu Dievs, kā savas tautas avis. Viņa zemē tie mirdzēs kā kroņa dārgakmeņi. Wow, kas par airām. Ak, cik tiem labi un jauki. Maize liek uzplaukt jaunekļiem un jaunvīns jaunavām. Mēs šeit redzam tādus tēlainus aprakstus par to, kā Dievs grib darīt savu draudzi uzvarošu. Un arī pravieša gars
šo te komentējot, ir tāds populārs citāts izglītības pārstāvjiem, adventistu izglītības pārstāvjiem no liecībām draudzēs es tā sējam, kur ir vesela sekcija gara par izglītību, kur Dievs deva mūsu draudzei. Un tur ir šis viens izvilkumiņš. Kaut arī daudzajādā ziņā mūsu mācību iestādes tiecas saskaņoties ar pasauli. Ja? Un tas, es domāju, mēs šo varam attiecināt ne tikai uz mācību iestādēm, bet arī uz mūsu dzīvēm, un uz mūsu draudzēm, un uz mūsu uzņēmumiem, uz visu, ko mēs darām. Kaut kā tiecas saskaņoties ar pasauli. Kaut arī tās soli pa solim ir gājušas pretī pasaulē. Tomēr tās ir cietumnieki, kam cerība. Mēs esam cietumnieki, bet mums ir cerība. Liktenis tās nav apvīs ar tādām cilpām, ka tām būtu jāpaliek bez palīdzības un drošības. Tev nav jāpaliek tajā situācijā, tajos apstākļos, tajā dzīvē, kādā tu esi un jūties kā cietumnieks. Tu neesi bez palīdzības un drošības. Klausieties, un šeit ir atslēga. Ja tās uzklausīs Dieva balsi un ies pa viņa noteikto ceļu, tad kas šeit jādara? Vispār klausīties, ko Dievs saka, kas tad ir tas, kā viņš grib, lai mēs dzīvojam. Un tad arī iet pa viņa noteikto ceļu. Tad Dievs izlīdzinās pielaistās kļūdas. Apgaismos mūsu mācību iestādes un mūsu jebkuras iestādes un dzīves. Un tās atkal pacels pareizajā, no pasaules atšķirtajā stāvoklī. Mīļie brāļi un māsas, Dievs jums ir devis īpašu dzīvi. Dzīvojiet to tādu, kādu viņš to grib. Viņam nav problēmas, finanses un visādas citas šīs pasaules vajadzības. Viņa lielākā vajadzība ir vajadzība pēc vīriem, kas neļaujas ne pirkties, ne pārdoties. Pēc vīriem, kuri ir uzticīgi savam pienākumam, kā magnēta adatapolam. Vīriem, kuri savos dvēseles dziļumos ir uzticīgi un godīgi. Vīriem, kuri nebaidās grēku saukt tā īstajā vārdā. Vīriem, kuri tiešām, un tas ir arī par sievām, tas vienkārši tāds izteiciens, un arī par sievām, kuras mīl viņu no visas sirds un ir gatavas ticēt un sekot viņam. Vai jūs gribētu būt viens no tajiem vīriem vai sievām? Ir kāds? Āmen. Lai Dievs svētī. Paldies, Tēvs, ka Tu mūs sūti. Paldies, ka tas mūs palīdz izprast Golgātu. Paldies, ka tas mūs pārveido un ka tas mūs iedvesmo. Paldies, Tēvs, par tiešām sevišķu dzīvi, kādu Tu mums vēlies dāvināt. Jā, kā varbūt nekad nejutīsimies kā pilnīgi mājās un cerību piepildījumā, bet drīz Tu nāksi. Un paldies, ka Tu nāksi. Un piepildīsies tas, pēc kā mēs tik ļoti ilgojamies. Un mēs lūdzam, kaut tur būtu arī daudzi vēl, kuri šobrīd nav Tev atsaukušies. Un lai viņi būtu atsaukušies mūsu īpašās dzīves dēļ, jo mēs Tev atsaucamies. Jo mēs gribam būt Tev uzticīgi, kā Tu mūs aicini tā dzīvot. Un paldies, ka Tu mūs svētīt vēlies būt, lai mēs esam par svētību daudziem. Jā, to Tev izlūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.